Infantīlisma būtība, brieduma imitācija. Bieži vien cilvēks, pieaugušais, kurš patiesībā ir bērnišķīgumā un infantīlismā, viņš grib imitēt. Grib imitēt briedumu, ja? Bērns nepazīst citu pasauli kā tikai to, kas ir viņa vārdā. Ja mēs runājam, ka bērns visu interpretē pēc sevis. Ir viena pasaule, nav robežu, viss, kas ir ārpasaulē, tas ir iekšpasaulē, ja? Un viņš visu interpretē, ka viss ir par viņu un ap viņu. Ļoti būtiski šo atpazīt, varbūt arī savos paternos, ja? Kad mēs esam laipni, čakli, pieklājīgi, rūpīgi, ka mēs dodam vietu citiem, tu vari izteikties, ja? Tikai tāpēc, ka mēs turam sevi rokās, ja? Ja mums ir šī iekšējā kontrole, bērnam, bērnībai slēdzās šī iekšējā kontrole, kura ir pēc noteikumiem, ja? Kura mums bērnībā izveidojās, tāpēc, ka mums bija jāatbilst, un mēs pamazām uzaudzējām iekšā sev iekšējo kontrolieri, kurš skatās, lai mēs atbilstu ideālam, lai mēs atbilstu vecāku sagaidīšanā. Bet par visu labo uzvedību bērns piestāda rēķinu. Šis iekšējais bērns, bērna apziņa, infantīlisms, tad, kad viņš ir pacieries, un tad, kad viņš ir bijis čakls, vai laipns, vai nesis maisiņus no veikala, ja? Viņš par to pēc tam piestādīs kādam rēķinu. Mūsu fiziskie bērni dara tāpatās. Viņam liekas, ka viņi tik daudz izdarīja, ja? Ka viss viņiem pienākās, bet ja viņi kaut ko izdara, tāpēc tam viņiem jādabū daudz labu. Visa sevis turēšana rokās, jeb savākšanās, ir kā sevis upurēšana. Un caur šo mēs varam paskatīties, vai mēs patiešām esam briedumā, vai mēs imitējam. Vai mēs esam infantīlismā, un mēs imitējam briedumu. Ja tev pēc tā, ka tu kādam palīdzēji, kaut ko, nezinu, uzrakstīji, iztulkoji, aizvedi, atvedi, nopirki, un pēc tam kāds viņš nepateicīgais, viņš pat man paldies nepateica. Viņš man pēc tam tur kaut ko neizdarīja. Ja pēc tam rodās iekšā ciešanas, tad mēs saprotam, ka tā ir brieduma imitācija tam visam, ka mēs upurējāmies. Mēs upurējāmies. Un mums pēc tam gribās, lai mums atmaksā, lai mūs atzīst. Un šeit atkal ir tas pats piemērs par dunču duršanu mugurā, ja? Kad es upurējos. Es biju čakls, es biju laipns, es biju izpalīdzīgs, es biju tik dāsns, es biju draudzīgs, bet viņi. Tā ir imitācija, brieduma imitācija. Mīļā bildīte ar dunčiem mugurā, ja? Kad tev ir laba sirds, tu palīdzi par daudz, uztraucies par daudz, uzticies par daudz, mīli par daudz un beigās notiek šādi. Ja? Šos principus mēs visus analizējam, ja? Par daudz. Tātad atkal nezinu robežu, nav iekšējās cieņas, ja, un pēc tam interpretē, ka pasaule man uzbrūk, viss ir sliktie, ja. Vēl viens brīnišķīgs piemērs, ja, caur bērniem. Māsa lien virsū brālim. Citreiz arī sieva vīram vai vīrs sievai, ja, tā kā tāds paņem paskaties. Māsa lien virsū brālim, jo grib to tad apķert, tad iedot buču, tad samīļot. Nu, tā kā labas lietiņas, ko māsa grib brālītim. Viņa tāda mīļa māsiņa. Brālis pēc brīža saka, pēc brīža. Nu, viss pietiek, nedara vairs tā. Redzi, es esmu aizņemts. Māsa neliekas mierā un turpina uzbāzties ar savu mīļumu. Brālis pagrūž māsu malā pie nākamā mēģinājuma. Ja? Nu, pietiek un paie malā. Māsa skrien pie vecākiem sūdzēties, ka brālis to ir pagrūdis. Ja? Šī kaujinieciskā pieeja caur mīļumu, nu, tad uzkasīties. Nu, tad kasīšos virsū, kamēr izraisīšu konfliktu. Un tad vainošu citus, viņš mani pagrūda. Un tad grib, lai vecāks nostājās kāda puse. Pilnīgākā manipulācija, bērnišķīgums, infantīlisms. Caur bērnu piemēru paskatāmies, kur mums dzīvē ir tā, kur mēs kasamies, kamēr uzkasamies, uzraisam konfliktu, un tad mums ir tāds tā kā emocionālais, nu, tāds izlādēšanās. Tiekamies nākošajās mūsu lekcijās, webināros, ja tev interesē par komunikāciju, par konfliktiem, vai ja tu neesi iepazini savu patieso būtības struktūru, ja, tad arī var šos te webinārus apskatīt un piedalīties.